Labs vakars, dāmas un kungi no Mogo halles. Svētdienas vakars, un es šodien neesmu viens. Ar mani kopā Matīs Locis. Brīvprātīgi piespiedu kārtā. Paldies, Agri. Apsveic ar debiju komentētāju statusā. Man šis brīdis bija pirms mēnešiem 4. Septembris, oktobris, novembris, decembris. Jā. Nē, vairāk gan. Gan drīz jau nepilns pusgads būs. Bet vienmēr pienāk pirmā reize. Vienmēr pienāk pirmā reize, un šodien tas sākās vienkārši klausies Agri Moška aizējām uz izstādi māja 2026. Tā mēs esam šeit Mogo hallē. Apskatījām mājas lietas un tagad pie hokeja. Hokejs tev galīgi nav sveša lieta. Pats esi spēlējis entuziastos, vai ne? Ir nācies, nedaudz paslidot pa ledu. Laikam divas vai 2,5 sezonas ir pavadītas vienu gadu kompānijas NA komandas sastāvā. Pēc tam turpināja zem Pingvīniem. Kur divīzija? Ja nemaldos, tajā laikā mēs skaitījāmies E9. Droši vien es sāku kā E10 vai Tas bija sen. Kurš gan to atcerās? Bet lidojot plaukumu no tev rokās bija? Par laimi, jā. Lielākoties viņa bija rokās, ja viņa nebija kaut kur citur. Viss pareizi. Šodien interesants mačs man pašam. Es domāju, ka būs ļoti daudz pārsteigumu arī attiecībā uz komandu, kuras it kā ļoti labi pazīst. 3S. Jo sastāvs no, es teiktu, 50% tikai čaļu ir man zinām. Pārējie ir iebraucēji. Tas ir, jā, tur ir iebraucēji. Vairums no vīriem, kas nav spēlējuši šajā sezonā, 3S komandā nāk uz treniņiem pastāvīgi. Es jau viņus pat sejā atpazīstu. Un var viņus nosaukt par Garkalnas desantu. Edgars Sirkins, Ralfs Dūša, Nikita Jengašovs arī no Garkalnas Patriotiem, no otrās komandas, E2 komandas. Mēs sākam. Mačs ir sācies. Pirmā maiņa. Jā, uz uzvārdiem noteikti neskatāmies, jo tie ir krekli, kas vēl ir no E4 divīzijas komandas. Tas ir kā internetu veikalos, ka bildi var neatbilst īstenībai, vai ne? Te pilnīgi precīzi tā arī ir. Un, jā, skaista piespēle, bet netika uzņemta. Īstamais uzbrukums jau no Rupučiem. Starp citu, pēdējā regulārās sezonas spēle. 34. numurs 3S. Ralfs Dūša. Es sāku teikt, ka pēdējā sezonas spēle kā reiz šeit tika arī aizvadīta. Lai gan 3S izcīnīja uzvaru, tas vairs īsti neko neizšķīra un sezonu nācās pabeigt uz tādas nosacīt bēdīgāks nots. Tagad 2-1 uzbrukumā labi mēģināja piespēli atstāt Rinaldam Lucam. Bet te ripu jau raidam ārpus zonas un Menziņš mēģinam īstenot uzbrukumu. Šeit diezgan neveiksmīgi, bet ripu noturam un labs metiens. Stroms, pirmais metiens, vārti! Un pat vārti. Kaut kā paslīdēja tomēr ripu zem vārtu vīra Kirila Sopuļa. Savā laikā, kad es spēlēju, tad treneris bieži teica, es nezinu, kā jums tā aparatūra uzliek automātiski spīkstuļus virsū vai nē, bet katrs tāpat var tikt ieskaitīts. Tāpēc nav jābaidās un jāmet pa tiem vārtiem. Un šis ir ļoti labs piemērs. Kur rezultāts? Pirmais metiens, pirmie vārti. Otrā maiņa, starp citu, Google vārds, jo pirmajā maiņā, ja es pareizi atceros, ir Sirkins, Dūša un Susais. Kā reiz E4 regulārā čempionāta komandas pirmā maiņa. Samsons, Menziņš un Straume ir nomināli šajā sastāvā kā otrie. Bīstam jau dots Bogdanovs vārds virzienā 3S komandai. Menziņš pie borta. Bet savā ziņā diezgan piesardzīgi Džeki spēlē. Tu par zilajās formā startējiem vai Es teiktu par abiem šobrīd. Nav tādas izteiksmīgas izraušanās uz vienu vai uz otru pusi. Pārāk maz laika arī vēl pagājis. Tieši tā. Otrā minūte, tagad iet uz beigām. Gan jāatzīmē, ka challenge kauss tas ir pavisam savādāk nekā regulārais čempionāts un nedodies vēl play-off, kur tu cīnies par namē kausu. Te galvenie uzsvari ir pavisam citi. Tieši tā. Pārbaudīt. Amerikā, ja nemaldos, to sauc par Beer League. Kaut kas līdzīgs, jā.
Te komandām ir iespēja pārbaudīt sastāvus uz nākamo sezonu, paskatīties, kā ir sadarbība starp spēlētājiem. Entuziastu hokeja līgai savukārt tā ir ļoti brīnišķīga iespēja novērtēt komandu spēku samērus un paskatīties, kurš spēlētājs varbūt krīt ārā no šīs sastāvu, pārāk stiprs. Līdz ar to var pieņemt lēmumus nedot tiesības viņam spēlēt konkrētajā divīzijā. Neierasti trīstas vārtos redzēt arī it kā ar 72. numuru spēlējošu Vārtsargu, kas viss ir kārtībā. Tam būtu jābūt Čornijam, bet šajā mačā tas tā nav. Vladislavs ir apslims un viņa vietu vārtos ir ieņēmis, ja nemaldos, Atta. 2-2. Jā, neizdodas un pirmais noraidījums. Gandrīz izdodas arī gūt vārdus Haraldam Saknem. Tātad Andris Jacīšins ir 3S komandas vārtos. Viņš tā teikt izlienēts no arī E4 divīzijas komandas no Āboliem. Regulārajā sezonā aizvadīja 10 spēles un jāņem vērā, kā Āboli nebija tā pati veiksmīgākā komanda šajā sezonā. Tikai vienu izcīnītu uzvaru, 9 zaudējumu un atvērīto metienu procents 84,85, bet ar diezgan daudz metieniem viņam nācies mēģināt tikt galā. 224 seivi un 40 ielaisti vārti visā sezonā. Līdz ar to redzēsim, kā viņam ies šodien. Tā ir spēcīgāka sastāva. Pirmais metiens mazākumā pa vārdu stabu. Tanga. Nē, nav mazākuma, viss ir... Bet, ja 4, jā, tieši tā arī ir. 4-5 spēlējumi, 3S ir vairākums. Volkisons aizgāja pasēdēt, atpūsties 2 minūtes. Ja nemaldos, 51. numurs. Jā, tāds ir. Jāuzliek mums arī spēles protokols fonā, lai mēs varam izsekot. Jā, par ķeksēšanu. Turēšanu ar 0,2 minūtes Volksons. Izvietojušies zonā. Ļoti prātīgi spēlēt. Ļoti labi izvēlēt vārtu priekšā, bet nesanāca uzņemt veiksmīgi. Noslēgt to kombināciju ar veiksmīgu metienu pa vārtiem. Sergejs Sulsējs varēja gūt otros vārtus 3S komandas sastāvā. Kādā pozīcijā tu pats spēlēji? Tu biji aizsargs, jā? Es biju aizsardzībā, jā. Man kaut kā tur vairāk patikās. Bet neliekas tā, ka atbildība tomēr lielāka aizsargam, jo, ja tu gadījumā nokļūdies, tad čušs, tad pēdējais bastions ir tikai vārtsargs. Zini kā, hokejs ir ļoti interesants ar to, ka pirmam kārtam jau, ja ir šeit, tad, kad piekdienās atnācis no darba mājās un tev ir grūti atrast to motivāciju aiziet uz sporta spēli, tad hokeja treniņš nav tas, kur tu vari izdomāt, es neiešu vai aiziešu bišķiņ vēlāk, jo tas nozīmē, ka teviem 15 kolēģiem tu tā kā uzmet nedaudz. Viss vakars ir atškarēts arī viņiem. Tieši tā, līdz ar to tas ir tāds ļoti, ļoti motivējošs sporta veids, ar ko nodarboties, un tas bija iemesls, kāpēc es arī pats ar to nodarbojos. Un kāpēc tieši aizsargs? Kāpēc aizsargs? Man liekas, ka tur īsti nav tā, ka kādam ir lielāka nozīme uz ledus vai mazāka, jo principā visi izšķir komandas spēli. Un, ja tev ir slikti aizsargi un labi uzbrucēji, tas nenozīmē, ka tagad tu vinnēsi spēli. Katram spēlētājam ir savs uzdevums uz ledus un visi tomēr spēlē komandā. Nevēl tā ir komandas spēle. 3-5 starp citu spēlē kādu brīdi. Komandas mēs palaidām garām arī otru noraidījumu. Rupučs sastāvā. Jo mēs šodien vairāk par dzīvi runājam nekā par hokeju. Challenge kaušas pieļauj šādas te atkāpes. Mēs galā baudam hokeju kopā ar līdzstējiem un skatāmies, kā šīs te noscīt jaunās komandas izskatās uz vienu uz otru fonu. Izdodas izmest Rupučiem ripu no savas zonas, veic nomaiņu abas komandas. Jā, nebija pārmetiena. Nebūs tāpēc, ka ir joprojām vēl skaitliskais vairākums. Tieši tā. Minūte ir atlikusi 3S, lai realizētu. Vai. Jā, redz. Viena kļūda un tu esi kļūdījies. Jā, precīzi. Eriks Vītoliņš centrā dodas uzbrukumā. Samsons mēģina izpildīt metienu bloķēts. Metīs ripu ārā no savas zonas Luts. Tas viņam arī izdodas. Nē, tomēr es kļūdos. 28. numurs mums, godīgi sakot, nav pieteikumā. Ir kādas komandā izmaiņas notikušas šo pašā pēdējā brīdī. Acīm redzot Rupučiem.
28. Nē, tomēr ir pieteikts, pēdējā brīdī Zigmārs Zīle, aizsargs Rupuču sastāvā. Nav viņš aizvadījis regulārajā čempionātā nevienu spēli, līdz ar to par statistiku arī neko nevarēsim pastāstīt. Vairāk spēlētāji šeit ir tādi, kuriem nav. Šeit izdevība metiens pa vārtiem, bet labi strādā vārdsargs. Kuriem nav statistikas ailēs neviena atzīme. Esam atkal pakaļ pilnos sastāvos. Ļoti interesanti, ka 3S nespēja realizēt vairākumu. 3/5? 3/5. Es teiktu, ka nekā interesanti, jo tas vairākuma realizācijas procents vismaz tai komandai, kas aizvadīja šo sezonu kopā, bija tāds, maigi izsakoties, nepārāk. Zem 10% realizācija. Tas ir viens no mērķiem nākamajai sezonai, kur treneris Pēters Alksnis, es domāju, piestrādās un arī starpsezonā, ejot uz ledus treniņiem, džekiem, tiks norādīts. Bet tur tā ir entuziastu tāda, kā lai to pasaka, ne problēma. Viņi mēdz nesavākties uz vieniem un tiem pašiem treniņiem vienādos sastāvos. Ir tā, ka tur atnāk tās pirmās divas maiņas, vienā tu vari patrenēt vairāk, un uz nākamo ledus treniņu tev ir atnācis pilnīgi cits sastāvs. Iztrūks 2 spēlētāji no nosacīt tavas vairākuma realizācijas maiņas, un līdz ar to nav nekādas jēgas viņu trenēt. Tieši tā, jo saspēlē starp spēlētājiem tomēr arī treniņos ir tas, kas tiek ļoti būtiski trenēts. Vai tu spēj nolasīt, kur tavs komandas biedrs būs pēc brītiņa? Pazdājās mēt Ripu tālāk zonā, bet to tomēr pārtver. Tur Rupuču un necik tālu gan netika. Dod iekšā Ripu Dūša. Presingo diezgan augstu un atkal Dūša ar Ripu piespēlē. Vai būs metiens? Nē, metiens nesako. Sergejs Susais raidīja Ripu vārtu virzienā, bet ne par metienu nesauc. Tā puse nepaspēja sakārtoties uz metienu. Steinbergs atkal ieraida Ripu uzbrukuma zonā aiz vārtiem. Kirils Sopulis. Tagad jau Vikmans ies ārā no zonas. Apslido. Skatās tālu piespēli nomaini, jo precīzi. Bērziņš uzmetiens pa vārtiem, Jocīšins vietā. Ralfs Dūša. Labs ātrums Čalim un arī slidojuma tehnika noju, viss ir kārtībā. Dānals uztver smuki Ripu, bet Svilpe apstādina. Tikmēr jau 3 minūtes atlikušas. Un 16 sekundes pirmajā trešdaļā. Paskatāmies, kā mums ar aktivitāti čatos. Jā, entuziastu hokejā laiks iet ātri. Vējs pārniem. Tā ar internetu arī ir tā, kā ir. Jautājums, vai mums vispār ir izdevies tikt ārpus šīm sienām, jo pārlādēja metiens, bet uz YouTube lapu nekas nerādās. Vārdsargam aizsargs bija īstajā vietā, īstajā laikā. Šeit vēlreiz spēcīgs metiens. Tur Raumi jau ielādēja. Jā, un šeit arī tiek apstādināta spēle. Mana rādio joprojām gaida. Var jau būt, ka mēs esam viss online. Varat padot ziņu kāds, kas skatās tiešraidi. Ja es mēģinu pārlādēt lapu un 8 skatītāji gaida joprojām šo tiešraidi. Iemetiens Rupuču zonā 2 minūtes 33 līdz pirmās trešdaļas beigām. Rupučs tiek pie ripas. No acīm redzot, jā, mēs vēl neesam tiešraidē. Tie, kas skatīsies ierakstā, protams, mūsu komentārus dzirdēs. Pagaidām skatītāji vēl nav tikuši līdz tam, lai varētu online pasakot līdz spēlē. Parādīties arī nedaudz spēka spēle.
tādā limitētā daudzumā un noteiktos apjomos, protams, ka tiesneši to pieļaus, jo paralēli viņi turpina tiesāt arī play-off spēles. Un tur spēka spēle nedaudz, bet vairāk ir kā regulārajā sezonā. Nedaudz jaudīgāk, garšīgāk. Smuki ierēdam zonā gar malu. Sākni pārtver uz zilās zonas, pacīnās par ripu tur ar Gustavu Valpēteru. Izdodas noturēt zonā, tagad gan izslīt tā no zonas un duši no jauna ieiet uzbrukuma zonā. Ļoti labi atstāja arī jau Steinbergam, bet neizdodas. Un 6 spēlētāji Rupučiem uz ledus. Es pat nepaspēju ieraudzīt. Kurš ir sastais? Kurš ir sastais? Varbūt bija 7, ja? Bet tiesneši ir rācīgi šodien. Tiesneši pamana. Viņi skaita ātri. Bērziņš ir tas, kas mums iet pasēdēt, kas uzņemās vainu par vairākumu uz ledus. Jengašovs mēģina imitēt metienu. Toreiz tomēr palaida ripu vārtu virzienā. Ar cerību, ka pielabos, bet nesanāca. Varbūt iebrauc tur kājās, bet saka, viss ir kārtībā un dušu vēlreiz dodas uzbrukuma apspēlē pretinieku metiens garām. Atkārtot metiens un otrie vārti. Ļoti skaisti. 3S vadībā ar 2-0. Tā, kurš mums ir vārtu autors? Te ir vairs nepietiek ar to, ka tu skaties spēlētājs sejās. Sergejs Sulsejs. 42. numurs, 2-0, 3S realizē skaidlisko vairākumu. Prieks skatīties, ka šajā spēles elementā 3S droši vien jau, ka otrās, sliktākā gadījumā 3. divīzijas komanda nākamajā sezonā sāk ar to, ka viņi realizē skaidliskos vairākumus. Tātad šie džeki spēlējot Garkalnas sastāvā, gan elites divīzijā, gan 2. Garkalnas E2 divīzijas komandā. Acīm redzot, ir piestrādājuši pie šī spēles elementa, un te viss saliekās. Jā, entuziastu hokejā sākumā treniņos tā māca slidot. E10 divīzijā pilnīgi noteikti. Pēc tam tev iedod nūju. Un tad tu mēģini tikt vaļā no tā sajūtas, ka tev ir tā kā atbalsta punkts. Un tad tu mēģini uztrenēt to acu pacelšanu, paskatīties uz laukumu, kas tur notiek. Un, ja tu esi ticis tik tālu, tad mēs varam sākt domāt par varbūt kādu spēli. 30 sekundes atlikušas pirmajā trešdaļā. Steinbergs palaiž rips tālāk laukuma stūrī. Straumēm to tomēr neizdodas nokontrolēt. Un Volksons izmet no savas zonas, bet Steinbergs jau aizsardzībā aiz saviem vārtiem nomaina aizsargus Rupuču komanda. Straujā tempā dodas. Piespēlē liels ātrums, 88. numurs Bogdanovs iziet skaisti pa centru, bet diemžēl trešos vārtus negūst. Vēl. Un te mums ir noslēdzies otrais. Pirmais periods. Pirmais periods. Saurējiem reklāmas pauzēm.
Nu, ko, esam atpakaļ uz otro trešdaļu. Jā, šie garie pārtraukumi. Jā, vesels 2 minūtes. Jā, nu šeit viss notiks tieši tāpat, tikai otrādā kā parasti. Ar tālajiem soliņiem. Ar tālajiem soliņiem, kur ļoti būtiski skatīties savas maiņas un neielikt zonā. Nu, ir pamatots aizdoms, ka skatītāji tiešraidē neredzēja pirmos gūtos vārdus, un arī par otrajiem tur ir vēl jautājums, vai mēs jau bijām gaisā vai nē. Pirmos Viktors Straumi vienādos sastāvos no Kaspara Menziņa piespēles. Jau spēles otrajā minūtē izvirzīja 3S komandu vadībā un attiecīgi otros vārtus realizējot skaitlisko vairākumu no Ralfa Dūšas piespēles guva Sergejs Susejs. Abi Garkalnas Patriota elites spēlētāji šajā sezonā un ar vienu kāju jau 3S komandā uz nākamo. Kā reiz šis turnīrs ļoti labi iespēja pārbaudīt. Auto salonos ir demo izbrauciens, jā, tad šeit ir demo spēles. Šeit ir demo spēles. Nu, pagaidām ar visiem 8 metieniem. Nu, jau var teikt 9. Un tomēr jālēkam. Šeit Rupučs tiek pie pirmiem 7 vārtiem. Noskaudi. Acīm redzot, jā. Gribēju teikt, ka līdz šim Andris Jacīšins ir ticis veiksmīgi galā. Pirmie vārti tomēr arī Rupuča kontā. 22. numurs Rinalds Luts. Vārtu autors. Gribētos teikt, profesionāli iebakstīja. Gustavs Valpēters piespēles autors. Jā, nu bija pirmais, kas izdarīja metienu pa vārtiem un atlikusī ripa nonāca pie Rinalda Luts. Viņš bija pareizā laikā, pareizā vietā. Centru uzbrucēja ļoti laba un vajadzīga iezīme. Nolūst metiens bija labā pozīcijā jau izkārtojies. Bet visu turpinām. Vēlreiz, jā, nu. Ļoti agresīvs arī Susejs iet virsū un laikam, ka tur tomēr šeit būs noraidījums. Soda metiens ir izmesta nūja, mēģinot atvairīt metienu jau tukšā vārdu stūrī. Tiesnesis paceļ rokas, sakrusto virs galvas. Varam izmantot iespēju atkārtojumā ieraudzīt šo momentu. Nu, skatītājiem būs jāpatina pašiem apakaļ. Jā, nu, ripa atcitās laikam pret izmesto nūju, tā kā viss it kā izdarīja pareizi, bet tas tiek sodīts. Nevarēja saprast, vai ar slidu trāpīja pa to nūju, vai viņi tomēr izšļuka viņam no rokām. Bet, nu, nūja bija aiz vārtiem, jebkurā gadījumā. Nu, skatāmies, ko randiņā ar Kirillu Sopulu izdarīs Ralfs Dūšs. Ieslidos, paskatās, ko dara Vāsargs. Un neizdodas apspēlēt ar atsitēju Cindu. Sopulis perfekti tiek galā ar šo te Dūšas metienu. 2-1 rezultāts paliek nemainīgs. Bet iemetiens Rupuča aizsardzības zonā arī pēc šī te izpildītā soda metiena. Pirmā maiņa 3S uz ledus. 3S tiek pie ripas. Jā, Pozidājos, jau mēģina pieslēgties uzbrukumam, bīstam nejot uz vārtiem. Jā, nu tā, cik mums ir pagājis no otrā perioda, gandrīz vai 2 minūtes, var redzēt, ka šajā otrajā periodā tāda sajūta, ka Rupuči ir nedaudz tā kā ātrāki par 3S komandu. Bet nu, tagad jau minūte spēlē savā zonā. Pirmā 3S maiņa pret otro Rupuču maiņu. Tagad daļēji Rupuči mēģina nomainīties. Nevar attaisīt vārtiņus. Tāda amizanta situācija, kādas minūtes. Sekundes, 2-3. Jā. VD 40 jāņem talkā. Steinbergs uzmet vēl vienu līkumu vidējā zonā. Raida ripvārtu virzienā. Nu, metiens tiks ieskaitīts kā saves. Attiecīgi Kirillam Sopulim. Iziet no savas zonas Dāvs Volksons. Ieraida ripu ar rikošetu palīdzību 3S aizsardzības zonas stūrī. Menziņš, otrā maiņa jau 3S. Ļoti skaista apspēle un uzņem lielu ātrumu. Nu, skaties, gaida brīnums. 3 spēlētājiem.
Beigās izdara arī metienu vārtu virzienā. Tā, skatos, vai nu Bogdanovs nav paspējis nomainīties, vai Pēters Alksnis jau ir izdarījis kādas spēlētāju maiņas, un otrajai maiņai... kļūdījos, tā kā reiz ir vispilna otra maiņa, viss ir pareizi. Andrejs Bogdanovs ir kopā ar Straumu un Menziņu. Ierasts Samsons tur redzēt. Samsons ir trešās maiņas līderis šajā spēlē. Tagad viņš kā reiz laukumā mēģina traucēt, uzsākt uzbrukumu Rupičam. Tas noscīt arī izdodās. Nav precīzi piespēle ārā no savas zonas. Grib mainīties, bet kaut kā nesanāk. No 3-1. Jārealizē. Un metiens. Saknes metiens. Tiek galā ar to Sopulis. Abas komandas nomaina sastāvus. Sandis Saulīt nav nācies pieminēt. Nav man arī, diemžēl, informācijas par viņa līdzšinējiem spēlētāju gaitām. Es zinu, ka viens no čaļiem ir atceļojis atpakaļ pēc ilgāku izbraukumu spēlējot ārvalstīs. Bet tas būs jāprecizē uz nākamo spēli. Un te jau zonā. Jā. Kaut kā saka, nepamanīja, ka jau bija iegājis zonā Samsons. Līdz ar to notrūkst šis te uzbrukums. Nekas nav zaudēts. Vēl mums ir vairāk kā puses spēle priekšā. 7:54 otrajā trešdaļā. Tā, jāpaskatās, vai mums arī čats YouTube ir atdzīvojies un cilvēki tomēr ir konstatējuši, ka ar tiešraidi viss ir kārtībā. Neteiksim, ka ļoti daudz skatītāji, bet ir. Un bīstam piespēle. Jā, un šeit Rupičs spēlētājs. 1-1. 4 iziet. Akurāt Gustavs Valpēters izlīdzina spēles rezultātu. Skaisti vārti. Nogulēja 3S aizsardzībā šo te izrāvienu. Labi, jā, precīzi piespēle no savas zonas. Nepaspēja atgriezties aizsardzībā. Neviens no 3S aizsargiem, tieši piespēle starp Sandi Saulīti un kurš mums bija otrais tajā epizodē, nepaspēja ieraudzīt, bet ļoti prasmīgi izmantoja šo situāciju. 2-2. Sākam no sākuma. 0-0. Sākas viss no galda. Otro reizi izdodas iziet no zonas. Un, atkal bīstam, ir aizmuguras stāvoklis, tiesnesis to fiksē. Es atceros pats no savas pieredzes, kad ir tās spēles, kas ir, kad ripa vienkārši neturās uz ledus. Viņi tā kā dod piespēli visu laiku. Nē, uz ledus, ka viņi vienkārši lēkā pa to ledu un viņi neslīd smuki. Kas šeit arī ir ļoti daudzās piespēļu uzņemšanā var redzēt, ka viņi vienkārši pārlec pāri tai nūjai. Tas ir atkarīgs no piespēļu kvalitātes. Ja viņi prasmīgi iedod pa ledu, aizvarot nūjas lāpstiņu tajā brīdī, kad tu viņu izlaid no savas nūjas. Šeit nedaudz aizstāvot spēlētājs, es teikšu, tomēr, tā ir ripa. Tā ir ripa droši. Tomēr, jā. Redzēju, tikko Solskjaer pats brīnišķīgi no kreisās malas uz dušu. Atlidoja un smuki iegulās. Izdosies pārtvert jaunu. Jā, pārtver. Duša, apspēlē, apgriež apli, skatās mētienas pa ļoti skaisti, bet vārtu stāps. Ļoti prasmīgi. Edgars Sirkins arī jau. Vārtsargs arī atradās pa vidu vārtiem, līdz ar to viņa labā mala bija brīva. Var redzēt klasi, šie spēlētāji prot lasīt situācijas, un Sirkins noslidoja gar vārtiem aizsadzot Sopulim redzamību. Momentā dušas apgriežot vienu apli izmantoja. Jā, mēģināja aizķerties aiz zilās līnijas, lai nebūtu zonas pārkāpums, bet līdz galam īsti neizdevās. Bogdanovs lielā tempā devās uzbrukumā. Nāksies atgriezties atpakaļ vidējā zonā. Interesanta spēle. Apmēram kaut ko tādu arī bija gaidījis, jo arī Rupičs sastāvs nav gluži tas, kas bija regulārajā čempionātā. Viņi arī ir pastiprinājušies ar pāris spēlētājiem. Varam redzēt, ka te ir nulītes gūto vārtu un piespēļu ailē.
Tātad jauni spēlētāji viņu rindās. Aizsargs spēcīgs metiens, bet nebija kas pielabo. Tā, kamēr tu skaties hokejas pārējuši pāri uzvārdiem, par piemēru. Un metiens vārtī! Ļoti skaisti izlidoja no malas. Kaspars Menziņš, vai ne? Numurs 64. Absolūti savā stilā. Man gan to nāksies noskatīties atkārtojumā, jo es biju ieurbies. Šos vārdus un uzvārdus Perfekt. Kaspars izdara visu, kā ar kopapīru. 90% viņu vārti ir šādi. Brīnos, kā nav atkoduši tie aizsargi, ka viņš izdarīs šādā veidā. Apies pa malu, ieslidos vārtu priekšā un izdarīs metienu tuvu augšējā stūrī. Skaisti. Tieši šādu vārdu dēļ ir vērts paskatīties šo hokeju. Cepuri nost. Kaspars turpina iesākt to. Šie viņam šajā sezonā jau 12. vārti. 11+11 bija regulārajā čempionātā. Ļoti labi 3 pārtvēra ripu, bet tikpat ātri arī pazaudēja. Šeit Rupuči ieiet zonā par labo malu. Tā, es joprojām turpinu skatīties uzvārdus, kuri nav bijuši Rupuču sastāvā regulārajā čempionātā. Tas ir Pēters Avotiņš, Zigmārs Zīle. Nav absolūti nekādas informācijas par to, kur viņi ir spēlējuši līdz šim. Tad jāapskatās. Vēl mums ir pāris ar 0. Tā, ja nemaldos, tas ir Māris Kese. Jā, tieši tā. Viņam arī šī ir pirmā spēle Rupuču komandas sastāvā. Un vēl ir Kārlis Mucenieks, Kristaps Blušs. Vai nu viņi nav guvuši spēlēs nevienu punktu regulārajā sezonā. Labs ķēriens Rupuču vārtsargu izpildījumā. 34. numurs meta vārtiem. Jā, Kristaps Blušs ir Rupuču oriģinālais spēlētājs. 14 spēlēs pie punktiem nav izdevies tikt. Un kur es minēju kā pēdējo, kurš nav man iekrits acīs, Kārlis Mucenieks. Viņš ir aizbijis regulārajā sezonā arī 14 spēles. Nu jā, šie 2 uzbrucēji attiecīgi bez punktiem regulārajā čempionātā, līdz ar to daudz info par viņu spējām šajā spēlē man arī nebūs. Jāskatās uz ledus. 3-2, 3-50 atlikušas otrajā trešdaļā. Izdodas pārtvērt ripu uzbrukumu zonā Rupučiem. Izdara metienu jau Māris Vikmans pa Jacīšinu vārtiem. Strauma uz Menziņu, atpakaļ uz vidu. Ir atraduši arī kaut kādu ķīmiju jau ar Andreju Bogdanovu. Jaun izveidots trīnieks. Es pieļauju, ka Pēters Aleksins joprojām meklē, skatās variantus. Loģiski, ka viņš necentīsies tā uzreiz drastiski izjaukt iespēlētas lietas, kuras ir strādājušas, bet, ja ņemam vērā, ka jaunie spēlētāji tomēr nāk no augstākām divīzijām, viņiem ir jāsaprot, ko jaunie komandas biedri spēja un nespēja, un ir jāpielāgojās. Jā, Straumas metiens no tuvas distances. Ar kreiso nūjas lāpstiņu vienmēr mulsina. It kā komentētāji saka, neērtā nūjas pusi. Ir daudz, kas aizrāda, ka tā nav nekāda neērtā. Ar pretējo liekumu vai kā lai iedzīvina kaut kādu tādu normālu jaunvārdu latviešu valodā, pasakot, ka tu met ripu ar to nūjas pusi, kur nav izliekta metienu virzienā. Ka tu met ar citu pusi. Ar citu pusi. Ar savādu pusi arī nevar teikt, jo nav nekā savāda. Ja ir liekums, loģiski, ka viens ir labais, viens ir kreisais. Bet lai nu kā būtu, Rupučs dodas savā uzbrukumā. Ozoliņš metiens tiek galā ar to Jacīšins. Cīņa aiz vārtiem. Un rip pie Jacīšina. Atkārtot metienu jau Mucenieks izpildīja no iemetiena apļa.
Jā, nu šodien var just, ka abas komandas spiež vienu otru. Līdz ar to spēle ir diezgan intensīva un interesanta. Metiena attiecība 21-13, 3S labā. Tā kā, nu, ir gan teritoriāls, gan arī pārsvars uz rezultātu tablo. Arī metienos priekšā. Vēl viens metiens vārds, Sakne brīnišķīgi. Tomēr laikam iesaistās šī metiena labojumā. Nu, skatīsimies, metienu pa vārtiem izdarīja, ja nemaldos, Sandis Saulīt. Jāskatās, būs atkārtojumā. Haralds pilnīgi noteikti vārds priekšā patraucēja, vārds ar redzamību. Tur vēl ir jāpaskatās, vai Rīkošets no savas spēlētāja vai Haralds Sakne pielika savu nūju vai iespējams, ka pat kāju. Protokolā, protams, tiks atzīmēts vārta autors, to mēs tūlīt arī uzzināsim. Viņš pielika kreklu. Varbūt arī kreklu. Un guva vārtus. Nezinu, gluži vai pielika. Jā, nu uzmetot acu uz tribienēm, redzēt, ka 3-6 atbalstītāji ir vairāk nekā Rukaču. Kas viennozīmīgi priecē. Es domāju, ka ir kaut kāda kļūda 4. vārtos par vārta autoru Viktors Straumu atzīts no Jēkab Samsona piespēles. Tas tā gluži nevarētu būt, jo pagaid rezultāts tiešām ir 4-2. Tablo rāda 4-2. Tablo pagaidām rāda, mēs neesam kaut ko palaiduši garām. Jo neviens ne otrs spēlētājs noteikti nebija šajā te vārta situācijā. Tagad maiņa abām komandām un iemetiens būs 3S pusē. Jā, tur pilnīgi noteikti būs jāizdara labojumi, jo metienu pa vārtiem iepriekšējos gūtajos vārtos izdarīja Sandis Saulīte. Un, ja Haralds Jurģis saka, neskāra ripu, tad viņš ir vārta autors. Nu, jā, attiecīgi viņš laboja. Tad Haraldam kārtējais punkts. Jā, nu tiesneši mums ir 2. Un cik viņi redz, protams, viņiem ir jāierauga daudz vairāk kā tikai numuri. Nu, tur arī spēlētāji var izstrādāt kaut kādas jociņas, jo parasti tiesneši pieslido pie spēlētājiem, kas ir bijuši uz laukumā un atzīmē vārtu guvumu un pajautā. Kurš tad bija vaininieks? Kuri, šeit ir bloķās metiens. Pamat laukumu. Bet tas nav nekas, viņi atgriezās. Ripa mums paliek uz laukumu un varēs turpināt spēlēt. Nu, gan jau, ka vēl kādām pāris ripām būtu jābūt pat tad, ja tur mazās grupīs aizskriet un savākt to ripu. Jā, protokolā tur tagad izmaiņa nebūs. Tas visticamāk pēc spēles vai nu GMs vai nu paši. Sekretariātā vai tiesneši izdarīs labojumus. Eriks Vitoļņš atspēlē uz Straumu. Atgriežas uzbrukuma zonā. Strauma izdara metienu garām vārtiem. Otrā pusē Kaspars Menziņš. Cīnās par ripu. Izdodas arī iegūt. Metiens, bet garām. Vitoļņš. Labs metiens viņam ir jāmet, jā, un ļoti labi arī vārds priekšā Bogdanovs mēģināja labot jau ripas lidojumu. Šoreiz nekā. Mēs dodamies reklāmas pauzē.
Nu, ko negaidījāt? Mēs joprojām šeit. Trešo reizi. Trešā trešdaļa. Jā, nu man tad bija neliela iespēja ar vienu ausi noklausīties, ko 3S komanda pārunāja pārtraukumā. Viņiem ir plāns šobrīd mest pa vārtiem. Tas ir īstenībā ļoti labs plāns. Regulāri šitāds te plāns, bet vai izdodas realizēt treneru norādījumus. 22-15 metienu attiecību. Tā kā šo to jau viņi ir paspējuši arī uzmest pa vārtiem. Bet jāmet vairāk, jāmet vēl. Jāmet kamēr ir. Pirmā maiņa uz ledus, pārtver ripu duša. Tur no muguras jau viņi pastumj nost no ripas. Susais, raid to atpakaļ dziļā zonā. Es saku, ka viss ir kārtībā. Viņiem šāda spēle patīk. Viņi negrib iebilst. Nedaudz fiziskāku hokeju. Tāla piespēle. No ļoti šaura leņķa, bet... Pozudājau metiens iepriekšējā spēlē, jau Pozudājos spēlēja CC6 komandas sastāvā 3S rindās, un tur viņš ļoti daudz metienus kā aizsargs izpildīja. Es jau pieminēju, ka tik daudz metienus es praktiski visā sezonā nebiju saskaitījis nosacīt. Bet malacis Maksims bija uzņēmies vienu no līderu lomām. CC6 divīzijas spēlē. Ieslidojas Nikita Jengašovs. Labo tempā iet. Ātrums. Kaspars Menziņš. Absolūtos vārds. Skatās, kur partneri. Mēģināja izdot uz vārds priekš. Bogdanovs. Tiek intensīvi bloķēts, kas arī neļauj izdarīt labu metienu. Nu, Vitoļiņš ir sadzirdējis treneru norādījumus un momentā pie pirmās izdevības arī laiž ripu pa vārtiem no zilās līnijas. Rīts trauma, bet ātri ir atpakaļ kājās. Ripa. Šeit mēs varam redzēt tas, ko es iepriekš minēju, kā ripa skaisti lēkā pa laukumu virsu. Labs Stroms metiens. Jā, nu pietrūk tur vēl kāds no 3S spēlētājiem pie tālā vārta stūri. Kaspars Menziņš cīnījās par pozīciju tieši vārtu priekšā, traucējot vārtsargam redzamību. Tagad jau Ropoču apsludē vārts. Piespēle Vīkmans aiz vārtiem partnerim. Bērziņš skatās, kam atdot nav uz zilās līnijas. Tagad tikai 5. spēlētājs iznāca uz ledus. Kaut kā bija aizkavējies Volksons nedaudz ar nomaiņu. Varbūt atkal vārtiņi pie vainas, varbūt kas pilnīgi iespējams, jā. Viņu tajā pusē tie vārtiņi ir tādi bišķi stingrāki. Nu, pasties, kas par tēmu, kā ieiet un kas par metienu. Nē, nu Nikita Jengašovs arī. Es jau jūtu, ka būs viens no favorītiem 3S sastāvā. Šis pēdējais metiens kā reiz bija izdarīts ar citu pusi, izskatījās ļoti labi līdz ar to. Izskatījās, ka tā būtu parastā puse, nevis cita puse. Mums ir citi zēni, mums ir otra puse. Šeit ir tā ērtā, tā neērtā, nu vislāpstiņi visādas. Ērtā ir tā, ar kuru tu vari iemest. Tā tad jā, ja tu neiemet, tā bija neērtā. Viss skaidrs, mēs atrisinājām šo rebus. Turpmāk tā arī sauksim. Piespēle pa gaisu, izdodas to tomēr noķert. Lūca metiens. Un Samsons savāc atlikušo ripu, dodas uzbrukumā. Apslido. Savu vēžu spīlēm izlaužoties. Sakna brīvs, gaida ripu. Jā, gaida piespēle. Sakna, nu, bija jādod piespēle pa gaisu, un diemžēl neizdodas Haraldam Saknem to uztvert un raidīt ripu vārtos. Tagad jau abi bija ieslidojuši kreisajā laukuma stūrī, bet nebija neviens aiz vārtiem, kas uztvert. Samsona piespēle. Pārmetiens. Jā. Šeit būs tomēr pārmetiens. Štenbergs ir pirmais un tuvāk ripai. Un ripa atgriezīsies Rupuču aizsardzības zonā. Jā, nu vairākas reizes ir izdevies pieminēt Gustavu Valpēteru. Viņš ir rezultatīvākais Rupuču sastāvā aizvadītajā sezonā. 14 vārtu, 6 piespēles. Tāds izteikts līderis. Arī Lucam izskatās ļoti, ļoti labi, jā. Jā, labi sezona. 5 vārti, 8 piespēles. Bērziņš ar 4+2 rezultatīvs un Lauris Dants 1 vārtu guvums, 7 piespēles. Tas 7 rezultatīvs piespēles, kas ir izdarījis to smagāko darbu, teiksim tā. Jā.
tagad netiek fiksēts pirmā vai otrā piespēle, bet piespēle paliek piespēle. Ja par robiem sastāvos īsti nevar pateikt. Linards Rāms 3+6 un Ralfs Kristiāns Bērziņš 1+4 nav Rupučs sastāvā, bet tur arī vēl ir jautājums, iespējams, ka kāds no jaunajiem spēlētājiem kā reiz tēmē uz viņu vietu. Un tāpēc tas ir vai nu viņu pašu, vai varbūt treneru lēmums. Savukārt mums pilnīgi noteikti, es zinu, ka Kristaps Jaunozoliņš 3S sastāvā vienkārši netika uz šo maču. Bīstam met ārā un gan arī pat tiesnes trāp, bet laikam atgriezas rips spēlēt rapot. Nedaudz pamodināja, izskatījās arī tiesnesis. Tiesnesis, jā, un arī spēlētāji paši savu jau samiedz acis. Tātad teica, ka Kristaps Jaunozoliņš nevar piedalīties šajā spēlē. Un par Ingus Dvīnu tur arī vēl jautājums, jo Ingus bija pirmajā maiņā CC6 divīzijas spēlē. Nesenāk iedot piespēli uz kreiso malu. Būs piespēle ar roku. Jā, tomēr beigās fiksē šo te nelielo brāķīti. Slidoja jau uz atpakaļ Eriks Vitoļņš brīdī, kad viņš atsita ripu un vairs nevarēja pats viņu savākt. Tā kā iemetiens pie 3S aizsardzības zonas ārpus zilās līnijas. Un par Ingus Dvīnu pabeidzot 7 vārdu šajā sezonā, viņam viena rezultatīva piespēle. Tāds stabils otrās, trešās maiņas spēlētājs E4 divīzijas 3S komandā aizvadītajā sezonā. Bet es pieļauju, ka tur vēl būs diezgan ko palauzīt galvu komandas GM-am un trenerim Pēterim Alksnim attiecībā uz Ingus, kurā viņš būs noderīgāks. Viennozīmīgi, ka viņš būs viens no līderiem, lai arī kurā zemākajā divīzijā spēlētu nākamajā sezonā. 3S vai tā būs C4, C5, C6. Atkarībā no tā sastāva, kādu izdosies nokomplektēt. Bet es teiktu, ka viņš ir arī lielisks papildinājums. Tāds stabils trešās maiņas spēlētājs arī 3S pirmajā komandā, ko mēs šobrīd redzam uz ledus. Jā, un šeit tiek fiksēta aizmugure. Iesaistās joprojām cīņā ar Rupuču. Tā viņi var izpelnīties arī iemetienu savā zonā par to, ka presingo pie aizturētās zonas. Tā ar neizpratni tiesnesis skatās Rupuču virzienā, vai tiešām viņi nevienā brīdī nepamet aci uz to, ka tiesnesis ir pacēls roku. Ka tas iekarastajā spēlē. Jā, tad tev tiesnesis neinteresē. Tu maz skaties uz tiesnesi. Tu klausies tikai svilpi. Tas ir tas, ko tev ir jāklausās. Šeit skaisti 2-1. Samsons sekos piespēle atpakaļ. Būs piespēle, bet netiek uztverts un īstenots metiens uz vārtiem. Pozdājos, jāmet. Un mēģina vismaz labot vārtu priekšā Samsons. Vēlreiz piespēle. Jā, ir Pozdājos. Un izskatījās vārtu pārliknis. Pārliknis, jā, un ripēs tam atstāja laukumu. Neveicās Maksimam kaut kā tikt pie vārtu guvuma. Ļoti daudz viņš dara un met, bet līdz pirmajiem vārtiem vēl ir jāpagaida. Viņam viena rezultatīva piespēle šo sezonu. Bet ir ļoti izmainījies. Ļoti. Tā, ka diena pret nakti tikko kā beidzās regulārā sezona, tā aizdītās šīs divas spēles. Maksim pat pazīt īsti nevar. Pieslēdzās uzbrukumiem, uzņemās iniciatīvu. Kā sacīt, vai nu pakluso trenējās? Vai nu jā, kaut ko viņš izpilda. Vai nu NHL skatās. Vai nu spēlē varbūt uz PlayStation. Kurš tagad varbūt 4. 5. Es pat nesakoju, vai es īsti līdzi. Manuprāt, ir 5. Xbox un kas tik tur ne. Jā, šeit Rupučs uzņem ātrumu. Vēl wraparound neizlēm izpildīt. Tagad tāds aizkavēts jau metiens. Jā, šeit būs noraidījums. Un ir noraidījums, jā, uz ledus atrodas Eriks Vitoļņš. Tas laikam skaitās kā klupināšana, jo ar nūjas palīdzību. Bet Vats arī dosies. Turēšana. Jā, pieturēja un pēc tam Vats arī atradās uz ledus. Erikam Vitoļņam 2 minūtes, kad ir atlicis spēlēt trešajā trešdaļā 5:19. Skatos, ka viens no kapteiņa asistentiem 3S komandā Andris Steinbergs padiskutē ar tiesnešiem. Noskaidroja viedokli, viss ir salikts pa plauktiņiem un Samsons jau raida ripu ārpus zonas. Ļoti pārliecinoši metās korpusā.
70. numuram, kur arī mums neskāda iemesla dēļ nav drukātajā versijā. Tātad pēdējā brīdī ir izdarītas izmaiņas sastāvā, un tas ir Māris Hess, kur mēs jau pieminējām, jā, un to mēs varam redzēt online protokolos. Acīm redzot, būs jāmēģina pēdējā brīdī tomēr drukāt šie te pieteikumi, lai mēs būtu up to date, kā teikt. Jā, šeit tomēr tiek fiksēta zona. Jo it kā ar vēderu un pārtvēra ripu, bet pats atradās jau ārpus zonas. Pats, diemžēl, bija jau ārpus. Nu, tas liecina tikai par to, ka vēders par mazu. Būtu lielāks, viss būtu sagājis. Vasara ir sākusies, lēnām sākās šašliku sezona, sākās visu kalorijas atgūt. Viss tiks izlabots. Gribēšanai jābūt tikai. Jā. Spēcīgi piespēlē. 30 līdzjutēji nedaudz vairāk skatās mūsu tiešraidē, pagaidām 4 laiki tikai. Gribētos jau, lai Matīs savā pirmajā komentētajā spēlē nopelnītu vismaz 10+ laikus. Saliekat viņam par godu, lai algoritmi iestrādājas arī uz challenge kausa spēlēm. Cik maksā par vienu laiku? Par vienu laiku, parasti... Oi, šeit ir jāklupināšana. Jā, duša. Ļoti tomēr... neveiksmīgi. Bet 3S komanda paliek 3 spēlētāju sastāvā. Ļoti labi iespēja pārbaudīt spējas, spēlējot 3-5 pretiniekiem. Un maina arī vārdsargu skatos. Dodas malā 6 laukuma spēlētāji. Jā, tas ir diezgan loģisks solis, par cik arī iemetiens ir 3S aizsardzības zonā. Jā, dodas kā 6. laukuma spēlētājs arī Mārtiņš Bērziņš. Un līdz spēles beigām mums ir 4 minūtes. Kā mums ir ar īsto laiku? Ledus laiks ir nedaudz vairāk kā 4. Okay, tā tad ir iespēja, ka mēs izspēlēsim. Maza. Ja tiks gūti vārti, tad pilnīgi noteikti neizspēlēsim, jo tad visas tās svinības, torti, šampanietis un atgriešanās iemetienu aplī. Pasties, tūlītās mazākumā Straume, metiens pa tukšiem vārtiem garām. Bet ir iespēja Kasparam Menziņam. Arī garām. Ratu reiz 3-5 un tagad 3-1. Labi iespēja, jau mēģināja kāpēc notīm. Bērziņš deva piespēli uz tālo stūri, bet pārāk spēcīgi un nepieslēdzās Valpēters. Lai noslēgtu šo kombināciju. Ir apsēduši 3S vārtus. Tomēr ir iekšā tajos vārtos tā ripa. Bija atgriezies jau 4. spēlētājs 3S uz ledus. Līdz ar to izdodas realizēt parasto skaitlisko vairākumu 4-5 un atgriežas uz ledus, protams, sodītais spēlētājs 3S komandā. Šajā epizodē tas bija Ralfs Dūšs. Attiecīgi Kirills Sopulis ieņem vārtu rāmi uz atlikušo spēles laiku. Jāskatās, vai mēģinās vēlreiz šādu manevru izspēlēt. Tu tā ar bažām skaties uz tablo, tur vienkārši vēl nav pazudis pagaidām. Jebkurā gadījumā, jebkuri vārti ir slikti, bet šeit īsti tādā ziņā varbūt pat paveicās, kad tieši 4. spēlētājs atgriezās laukumā un tad tika gūti vārti, jo tādā veidā mēs tikām atpakaļ pie visiem 5 laukuma spēlētājiem. Šeit notiek apspriešanās ar Rupaču komandas vadību. Viens no tiesnešiem ir piesludojis, lai noskaidrotu, kāda ir situācija. Grūti pateikt, par ko tika runāts. Iespējams, man tagad kāds dodās aiz vārtiem. Meklē pazudušās ripas. Grūti pateikt. Samsons savā aizsardzības zonā pazaudē ripu. Un bīstam uz vārtu priekšā bija piespēle. 2 spēlētāji nevar nobloķēt. Tagad sāknē saulītē apslido. Tomēr pārtraucēja 71. numurs, ja nemaldos, 70. Jā, tas mums ir Mārtiņš Bērziņš. Tas nav ierakstīts mūsu. Ir. Mārtiņš ir tur, kur vajag. Tagad viņš kā reiz ir uzbrukuma centrā. Mēģināja izdarīt metienu sprints pa vārtiem. Nobloķēts. Mazāk jau kā 2 minūtes līdz ledus laika beigām un uz tablo 2:15 šajā brīdī.
Nu, diezgan spraigas beigas mums ir. Jā, ir sarūpējuši. Rupačs tomēr Jo atgriežas. ir vieni vārti, lai mainītu visu spēli. Nu, ja tiks izlīdzināts rezultāts momentā pēc spēles metiena. Vārtsargs izlido no vārtiem. Jā, labi, Sopoļu piespēle. Izlem pa centru doties iekšā, bet pārāk ātri Valpēters ieslidoja zonā un ir fiksēta aizmuguri. 4-3. Rezultāts arī ļoti tuvs, labs. Paskatāmies, kā ar taviem laikiem. Ja bija 4, tad tagad jau ir 7. 3 tavā kontā. Un metiena attiecībā 28-16. Pēc spēles īsti nepateiks, jo tās pēdējās pāris minūtes ar noraidījumiem, kā tika pavadīts 3S zonā, un acīm redzot nebija bīstama metiena. Jā, bija zona, mēs atrodamies tieši uz zilās līnijas. 3S aizsardzības zonā. Tiesnesis tālajā malā perfekti saskatīja to, ka pāris centimetri, bet bija jau arī pārpus zonas. Bet pastāst, Agri, kā ir? Tu skatījies hokeju, tev patīk hokejs, tad tu sāki komentēt. Un tās ir arī beigas. Tu sāki komentēt, un es dzirdēju, ka tu pats sāksi spēlēt hokeju drīz. Lēnām. Es jau māku nostāvēt uz ledus. Ok. Ļoti jau. Kurā komandā tu spēlēsi? Doma Vikingos. Okay. Vai Vikingi jau zina par šo? Vikingi vēl nezina, bet es viņus informēšu. Ok, atstāsim to kā pārsteigumu, vai ne? jā. Nu, baigi forši, jā. Nu, paldies par iespēju komentēt šo spēli. Ceru, ka ne pēdējā reize. Kas zina, varbūt atkal būs kāda izstāde, uz kuru jāuzvana, jāizbrauc. Jā, un pie reizes jābrauc līdz Mogol hallē. Nu, kas būs labākie spēlētāji? Challenge kausā tiek noteikti. Skatāmies, kurš tad tiek izvirzīts no abām komandām. Tā, es vēl netieku līdz protokoliem, bet 3S komandā. Tas ir Nikita Jengašovs un Rupača komandā tas ir Gustavs Valpēters. Jā. Nav iebildumu. Nav pretenziju. Abi spēlētāji bija gan aktīvi pamanāmi. Valpēterim 1 vārti. Un Jengašovs tika pie rezultātātes punktiem. Liekas, ka ne, bet treneri novērtē viņa cīņas spāru, jā, un sniegumu. Pavisam noteikti viņš lika iesvīst Rupaču spēlētājiem arī šodien. 4-3 apsveicam 3S ar uzvaru. Yes. Šajā te mini pēc regulārā čempionāta turnīrā. Skaistajā Pūpulu svētdienā. Jā, un turpinām sekot pārējām spēlēm. Es taisnā ceļā dodos uz Mārupas ledus halli, kur kopā ar Haraldu Apinu mēs jau pieslēgsimies. Es gribētu teikt, nedaudz nopietnākam hokejam. Elites spēle starp Valmieru un mājiniekiem Wolf. Tiekamies. Atā. Tiekamies. Čau.